Klau, parasti pirms podkāsta es izdzeru vienu melnu stipru kafiju, bet šoreiz ir pavasars, ir 2 dienā, ir silts, saulīt spīd, un Janka nolēma izdzert vienu mazu valiņu. Priekā. Un tas ir sveicināti Kreiču podkāstā. Šie bija 81. epizode. Visu dienu Janka plānos korķi būt. 81. epizode. Man sauc Jānis Kreičs, mans ūķis, šis ir mans podkāsts par absolūti neko, kur tie zini. Es tev nedodu padomus, es tev ļauju dzīvot tā, kā tu vēlies, dari, ko tu gribi, neaizmirsti, vienmēr sajies no viens miskas otrai. Ar jums kopā Jānis Kreičs, mans. Ei, kā iet, ko tu dari? Tas iesprūdis ofisā, moška, tev ir mazais pavasara atvaļinājums. Un ja tu gribi sākt pa dienu, atceries, Janka saka vienmēr jā. Jā. Es tik sen nebiju, vienkārši burtiski tik sen nebiju izdomājis iedzert pa dienu. Es nezinu, kas ir. Es zinu gan, kas ir. Es biju Valmierā, un man bija uzstāšanās, un man čoms atveda Valmieru mūžu gaišu un nefiltrētu. Standartā visu Rīgā bāros ir filtrēta, bet pašā Valmieru mūžā var dabūt nefiltrēto, un tā, draugi mīļā, ir ēles dzira. Es esmu izdzēris vienu aliņu, 0,5 nefiltrēto, man griež tā kā es pat nezinu, kas ir noticis būt. Es esmu paēdis brokastis, bet viens aliņš, saules, es nezinu, kas notika, bet Janki norauc. Es nezinu, ko tagad darīt, padoties power naps līdz open micam, vai vienkārši zinu, kas ir, mēs ejam piecdieniekā. Nu, nē, bet, dzerot pa dienu, kad tu dzer, iesāksim vēlreiz šo, kad tu dzer pa dienu, otrdienā, te uzreiz rodas sajūta, kur ir grils. Tā ir tā vienīgā lieta. Un es nevaru sagaidīt grila sezonas atklāšanu. Godvārds es nevaru. Man liekas, tāpēc iedzēru pa dienu, zini, tā kā atmiņām, jo es nevaru sagaidīt. Jo es arī gribu būt gatavs grila sezonai, jo saules staros rauj vairāk. It īpaši tu paņem nefiltrēto, vai ne? Es negribu būt tas čalis, kas sāk dzert 3. nefiltrēto, ap grīlu, zin, meitenes pārsvarā griež gurķis, gatavo smuku galdu, čaļi ir ap uguns, kur ir cīgas. Un tad tu esi tas, kas, zin, grilā iemet benču. Janka, tu vainu, nu nemet benču grilā. Un tu, protams, esi samties. Tu viņš jau tak notiks, tā kāda ešķi, tā garšā. Ne? Zin, tu negribi tās sarunas. Tu negribi vienkārši būt pa dienu dzeršanā pirmais čalis komā. Zin, tikko gaļa tiek griezt otrādā, kur Janka? Un visi redz, ka tu esi pie koka stutējies un plēcu mēģini čurāt. Un ne jau tu vienkārši mēģini čurāt, bet mēģini netrāpīt saviem apaviem. Es atceros vienu gadu Valmierā mums bija grila sezonas atklāšana, un tikko viens čalis sāk staigāt tā trauka apkārt, kurā samet gaļu, viens jau bija komā, jau gulēja uz baļķi. Precīzi to atceros. Tā kā tā, esat vienmēr gatavi. Un zin, kas vēl ir? Klau, ir pirmā grila sezona. Meitenes ir svaigie dārzeņi, kas ir uz galda, un uz grila ir tikai gaļa. Un visi dzer alu. Mēs varam pieturēties pie šiem, un ir kečups. Mēs varam pieturēties pie šiem noteikumiem. Man nevajag, kad ir pirmā grila sezonas, un tikko ogles ir kārstas, un tev tāds es likšu savus lētās kroketes tulīt virsū, vai vienalga, ko tu cep. Un fonā ir viens, es mājās samarinēju papriku, es viņu varu Nē, tu nevari. Nu, un, ka tu es neēdu gaļu, tad ēd gurķis mašīnā. Ko tu dari? Es negribu cept gaļu un blakus man ir kaut kāds sēnīts. Es ļoti uzmanīgs, vai ne? Tas nav vajadzīgs. Nē, besīgi. Zini, kas ir tā, kad ir ieskrējusies grilēšanas? Vai tā, kad visa gaļa ir uzcepta, tad tu nāc, taisi savu to tur plastikas, to tur vaļā, kur tev ļoti smuki, viss simetriski sapakots, tev sēnītes un paprika. Tad tu vari. Un kaut kad sāks grilēšanas sezonu, tad tu vari uzsīt, tev, Klau, es varu dabūt 5 centimetrus tev salikt. Tad tu vari, bet ne jau sākumā, Klau, nebojā visiem pieredze. Es zinu, ka tas vajag, bet nebojā. Bet tikai garšai paēd mašīnā. Viss. Tas varētu būt jaunais teiciens paēt mašīnā. Tā, pirms runāju par mašīnām tālāk. Jāsaka vēlreiz milzīgs shoutout visiem maniem Patreonam, ja, māsīcam un bračkām. Paldies no sirds un no rajona skūpstu muguriņu. Mēs paliekam aizvien vairāk lēnu gar augam. Jā, tiešām paldies, es pasūtīju sev ārējo cieto disku, es beidzot kompī varu vilkt tās te filmas, kas ir 8 gigabaiti liels no torrentiem. Man ir vieta. Tā kā, jā, pasūtīja arī mīķi, tā kā paldies visiem par atbalstu. Un, Jāni, vai tu sev izdomāji nopirkt apels, kur nav cauri? Tas nejaucies manā dzīvē, ja?
Bet labi, nopietni milzīgs paldies. Šonadēļ iznāks ārā Basic Beach epizode, kur es atkal vienu roku apenēs ierakstīšu epizodu. Tā kā jā, milzīgs paldies, ja tu gribi pievienojies, un tu jau pats zini, kas jādara. Vienīgi ātrā lieta, ja tu pieraksties caur Apple, caur iPhone, tad labāk izdara to caur kompi, tāpēc, kad Apple ņem kaut kādu 30% komisijas. Smirdīgie, viņi tā kā vics uzvedās. Mēs paņemsim 30% no man Eirika. Kas tā dara? Ārprāts. Pīdari. Bet labi, iesim uz priekšu. Tā kā jā, vienkārši izdariet to, tas ir ērtāk. Es kaut ko ieminējos par mašīnām. Volvo jaunumu. Tātad, mans sievietes mašīna ir remontā, tāpēc viņi tagad braukājas ar Volvo. Šodien viņi vienreiz jau brauca Volvo visu dienu, viss bija kārtībā. Tagad šodien es viņai iedodu Volvo un surprise. Atnāk video, kur viņi saka, kaut kas nav. Un, zinat, mašīnām, es nezinu, ir priekšējais tas bufers, laikam, jā, bufers, un zem viņa vēl kaut kāds mini bufers. Es nesaprotu, kāpēc tās detaļas. Tu domā, es tūnēšu savu Volvo, ka viņš sadalīts vairākās daļās, un kad tas apakšējais melnais vienkārši ir uz zemes, un es zinu, ka viņi braukus ar viņu, es zinu. Un viņi tādi, kaut kas skan, varbūt radio gļučī. Un viņš ir puse ir uz zemes, vienkārši attāķējies. Un tad viņi saka, man tur darbā čaļas uzprasīšu, lai viņi ar savilcējiem savelk viņu. Tātad, mans Volvo, viņam ir pēdējās dienas. Un viņam ir jādod viegls smilts. Es negribu, Klau, tu nevari likt mašīnai savilcējus. Tu zini, cik tas, ka tu redzi, ka kāds izkāp no mašīnas, kur kāda detaļa ir savilkta savilcējiem, tu zini. Tu zini, kad bērnam nav ko ēst, neviena drēbe mugurā nav tīra, kaut kādi 7 zobi ir cauri un atkāpis mati. Tā kā ir slikti ģimenē, ja detaļas turās uz savilcējiem. Lūdzu, es tā kā viņai saku, jeb plēs nost vai vienkārši iesiet atpakaļ vietā, bet nekādā gadījumā neliec savilcējus. Tas ir tik nabadzīgi. Es nezinu, es pat nebiju iedomājies, ka kaut ko var sataisīt uz savilcējiem. Tāpēc Jāni, vai tas spogulis sataisīts? Nē, nav. Viņš mētājas bagāžniekā. Es gaidu, ka meistars atbildēs, bet man liekas, viņš ir aizmirsis. Es vēl neesmu atgādinājis viņam. Jā, tā kā, es nezinu. Un tad zinu, kas vēl notika, un kroči. Viņi teica, jā, es dabūju vietā. Ok, viss kārtībā. Bet tad viņi aizbrauc nomazgāt mašīnu. Jo vietā, kurā es turu, ir visur koki, tur, kur ir pa brīvu pie mājas var turēt. Ne pie mājas, tāpat jāpaiet gabaliņš. Tur ir koki. Tātad pūtne dīrš. Pūtne ir atgriežušies no Āfrikas, no savām I like to move it zemēm. Un viņi sēž kokos, viņi ieraug manu Volvo, viņi tā pasties to spogulu un tas te bufers turās uz savilcējiem. Fuck šito čalu. Nodiršam visu mašīnu. Es nezinu, kas viņi no rīta. Man mašīna izstījās tā kā dalmācietis tikai reversā. Otrādāk. Es vienkārši nevaru. Viņi aizved, viņi mazgā to mašīnu. Zini, kas trakākais, kad uz klīņķa bija viens putns trāpījis. Tur, kur tu taisi mašīnu vaļā. Zini, man sajūt, ka ir kāds virbulis speciāli man ienīs. Zini, viņš kā pasties to Janku, fakto čalu. Zini, viņš speciāli, es nezinu, kas ir. Un tad viņi aizved to mašīnu, mazgāt uz Circle K, un viņi man atsūta balziņu. Un, Klau, draugi, zini, kas ir? Es neesmu raudātājs. Bet šodien bija asars. Ja viņi saka, Klau, pa lūku nāk ūdens iekšā. Es tāds, ja Volvo raudas arī. es nevaru to mašīnu izturēt vairāk. Viņa vairs, zikā, kaut kad bija detaļas jāmaina un tādas lietas, to es saprotu. Bet tagad ir, es nolaužu lūk tur, tā, kā to sauc tā, kaut kāda gumija tāpat, kas veļsmašīnām ir ap lūku, tā, man liekas, ir, nezinu, ieplaisājus. Vai arī ir sadručīts kaut kas uz tā, un krešā tā lūk, viņi zin, kā viņi kustās priekš un uz atpakaļ un arī uz augšu uz leju. Zin, ka tu viņi palok uz augšu, tad ir tā kā zivīm tā spūra, tā kā spoilers, tu viņi iet ātrāk. Un, karoči, tur kaut kur tā ūdens iekšā, viņi sūta video, man tāds, es vienkārši nevaru. Man ir jāmaina mašīna. Klau, te ir kāds strādā varbūt tajos auto plačos. Ko var dabūt par 7 eiro mēnesī?
Tev ir kaut kāds piedāvājums, ko tu vari man iedot? Ko var dabūt, ja es ņemu mašīnu uz 350 gadiem ar 6,50 maksājumu mēnesī? Es varu dabūt kaut ko, kam netak lūka. Un bumpers nav piestiprināts ar skoču vai ar savilcējiem. Dievs dod. Es nezinu, kas būs tālāk. Un man ir ziemens, ar kurām es braucu visu sezonas, un šogad es biju domājis aiziet. Kroči nav jēga. Es man beisīju. Tu vari zināt, ka savilcējs izmantot, ja tev tā ir drifta mašīna. B kaut kā tās drifta mašīna, vai arī tev ir tās projekta mašīna. Zini, tā kā čaļi ziemā pērk mašīnas un brauc driftot. Tā kā tām vēl var būt. Bet ne jau tavai ģimenes Volvo, kur ir bērnu sēdeklīts. Jo tur tā problēma. Viss ir jāskatās... kā lai tu ar kontrastiem. Zini, tev var būt sūdīga mašīna, bet tad aizmugurē ir jābūt, zini, veciem dēļiem un tā tālāk, un cilvēki tā tikai darba mašīna, zini. Bet tev nevar būt telts, bērnu sēdeklītis un, kroči, briesmīgi. Es nezinu, ko darīt. Kāds negrib šo Volvo pirkt no manis? Palēto. Dē. Ja tu ņemt man Volvo, pa cik viņi var pārdot? Pusotrs? Reāli. Es skatījos, pa cik es viņu varētu pārdot. Es zinu, ka jūs zinat vairāk, nekā vajadzētu zināt. Pa cik tu ņemtu Volvo? Jo viņš ir ripo labi. Vai ir kaut kādas skaņas? Nē, nav. Vai nejauc. Tā labi, esam uz priekšu, viss pietiks. Es nevaru vairāk. Tas bija Volvo updates pie ilgiem laikiem. Es nevaru. Es negribu būt tāds. Man liekas, man lūkā būs vielas jāiespiež, vai vienkārši viss ar to silikonu. Zinu, ka tu vannas istabu labo. Es īstenībā pat nezinu to. Es redzēju TikTokā, kad, ja tu liec flīzi, tev ir jāliek silikons pēc tam. Man liekas, to pašu izdarīšu Volvo. Moška arī jānoflīzē tā grīda Volvo. Viņi ir, ja kas ir tik netīri, ka man ir kauns viņu vēst uz savu vietu, kur tīri mašīnas. Labi, viss, kaut ko pozitīvāk. Es runāju, es neatceros, vai es runāju savā podkāstā, bet es nostājos kaut kādu filmu senāk. Un man kaut kas pēdējā laikā bija iesēdies galvā, kad es gribētu pameklēt kaut ko par supervaroņiem, vai ir bijuši īsti supervaroņi, zini? Un, draugi mīļie, es pameklēju un es atradu. Ir bijuši cilvēki, kas ir īstenībā gājuši, kas ir gājuši cīnīties ar noziedzību. Iepazīsimies ar Phoenix Jones. Ir bijis īsts supervaronis, kurš gāja cīnīties ar noziedzību. Klau, tas bija, protams, uzmini, kur Amerikā. Bet es lasīju, un tādēļ es pat pilnīgi sagatavoju nelielus tā kā tekstu, ko es jums varu. Klau, ir bijis čals, ierakstiet. Es zinu, kas ir, es atstāšu linku Wikipēdijā, un tad jūs varat uzklikšķināt, paiet cauri palasīt, bet tas čals tāds. Viņš, karoči, viņam zin, kā bija Batmanā tas teiciens, you need to be good enough until you become a villain. Kā bija tas teiciens? Kad, karoči, vienā brīdī tu kļūsi ļauns vai kaut kas tāds, un, karoči, tam čalam tā arī bija. Tātad viņš bija, Jose Phoenix. Viņš ir bijis, kā viņš saucās, MMA fighters, un viņš nolēma iet cīnīties ar noziedzību. Es pastāstīšu, ko viņš vilka mugurā. Viņam bija tā te bruņu veste. Viņam bija vēl tāda veste, kas tevi, ja tev mēģina iedurt, tad nevar iedurt. Viņam bija sejas maska un tas te piparu gāze, baton. Es nezinu, kas ir baton. Steks, varbūt, un pirmā medicīniskā aptiecina līdzi. Un zini, ko tad viņš izdarīja? Viņš dibināja supervaroņu organizāciju vai grupu, kur saucās The Rain City Superhero Movement. Jāni, kādu supervaroņu bija iekšā grupā? Mēs iziesim cauri. Red Dragon, Buster Doe, Green Reaper, Thorn un No Name. Tev ir tik daudz laika izvēlēties supervaroņu vārdu, un tu izvēlies tik sūdīgus. Tātad Red Dragon, tas bija tas Creeper čalis no Hannibal Lectora. Slikts nicknames. Tad ir Buster Doe. Man liekas, Amerikā pa Busteriem arī sauc tie, kur ātri beidz, bet tas tā. Green Reaper. Ko tu dari? Es pļauju virsū sakošļātus tos jalapeņo kādam virsū. What?
Tad ir viens, kas ir Thorn, kas ir Thorn, vai kā to izrunājās. Tas ir tas, kas bija rozēm? Ilkņi? Nē, dzelokņi. Ērkšķi, es esmu tāds idiots, atvainojos. Un no name ir tu vienkārši, Klau, tad nepiedalies. Klau, ja tu esi, tagad dzīvo Rīgā. Kas tas bija? Kas tas par akcentu bija? Ja tu dzīvo Rīgā un tu esi dibinājis savu supervaroņu grupu un tu sev nevari izdomāt nosaukumu, pazūd no viņas. Tev nav, tu nevari, jebko krūzīšs cilvēks. Biksēs 3 pīles, jebko izdomā. Supervecīts, vienalga, jebko, bet ne jau no name. Tu nevari būt. Un zini, kas interesanti, ka tu lasi, tu domā, kāds viņiem superspējas, un tad tu saproti, ka nav. Varbūt viens no viņiem var parkoties pa brīvu vai vēl kaut kas. Bet nevienam nav. Un tātad, bet ko tas čalis ir izdarījis? Jose Phoenix. Jones Phoenix. Phoenix Jones. Viņš ir izjauts skautiņus, pūšot virsū to pepperspray, pipargāzi. Viņš ir apturējis, kad čaļi mēģina nolaupīt mašīnas. Bet interesanti, ka daudz tās lietas, kur viņš ir apturējis cilvēks, viņš neesot tā kā dokumentēts, viņš pats esot stāstījis. Un tā ir tā lieta, ko es jau liekas, Siveno, ir tik grūti pieredzēt noziedzību. Es esmu gājis, es neko savu mūžu laikā neesmu redzējis, kad cilvēki veic noziegumus, izņemot nepilngadīgie dzerumu pīpē un kaut kur sajūtas gāņģu. Vai arī aizdomīgs skaits cilvēku aiziet uz toleti. Tas ir tas, ko es esmu pieredzējis no malas. Bet tā kā pa īstam, zini, tu redzi, ir kaut kur noziedzība, un tad tu pasties kokā, un tur stāv kaut kāda, ko? Un, jā, un karoči, interesanti, ka viņam ir tāpat kā parastiem supervaroņiem, ka tajā pilsētā puse esot bijusi ar viņu, bet puse bijusi pret viņu, tā kā tie policisti, tā kā citu, jā, viņš palīdz, bet tās metodas nav īsti tā kā foršas. Man tāds, tu pūt pipargāzi čalam, kas mēģina apzakt mašīnu, kurš ir vēl, kā lai tu izstāst, human friendly, nē, kā būtu latviski, cik pieklājīgi tu vari apturēt to? Es varētu lūdzu izbeigt. Tu domā, čals, kas apzog mašīnas, pateiks, nu labi, un viņš vienkārši aiziet mājās, zini. Un kas tur vēl bija? Viņam uzlika arī kaut kādas krimināla lietas, bet tās viss noņēma. Un es zinu, kā viņam karjera beidzās. Viņam izjuktā viņu Rain City superhero movement, tas viņam beidzās. Bet tad vienā gadā, jā, Sting, kā ir latviski Sting, karoča, bija tā operācija, un viņi noķēra, ka viņš mēģina tam undercover mentam pārdot narkotikas. Kurš viņš izrādās, viņš bija supervarons, un tad viņš arī pārdeva narkotikas. Tas ir tas, ko es tev atcerieties, bija tas labais tajā Batmanā, tas ar 2 sejām, kurš tā kā kļuva ļauns, un viņš ir tāds pats, viņš tā kā cīnījās ar noziedzību, un tāds, fuck it, es pārdošu amfetamīnu. Nu, tā viņam laikam arī viss beidzās. Viņu ielika cietumā un vairāk, jā, viņš nedod intervijas, neko, viņš vienkārši laikam tagad sēž cietumā vai ir ārā no cietuma. Bet jā, es nezinu, cik tas jums bija interesanti, bet man tas ir, jo es ielikšu linku, lai es vienkārši varu apstīties, bet čalis gatavoja sev tērpu. Un īstenībā, respekt, man liekas, tu vari būt vai militāri trenēts. Nē, īstenībā pat nē. Man liekas, militāri cilvēki ir krietni labāki ar ieročiem. Balstoties uz kaut, ja kāds te ir dienējis un klausās šito, un tā kā tev nav taisnība. Gan jau, es balstos tīri uz filmu pieredzēm un tā tālāk, bet man liekas, kad ielās cīnīties ar noziedzību, ir daudz labāk tie, kas ir MMA, kas māk kauties un uz zemes un tā tālāk. Es nezinu, es pieņemu. Un, jo īstenībā, ja tu iedomājies, no kā tev būtu vairāk bail no armīnieka, kurš tā kā taktiski, zin, tev nāk virsū, vai arī Conors McGregors. I fuck you up, mate! Un tev tāds. Es nezinu, man būtu bail. Taisons tev uzbruk ausis nokoši. Bet jā, zini, kā drosmi tas prasa iet, man liekas, vienkārši cīnīties. Un, zini, kas man liekas, es smieklīgākais, ja tevi uzrauj. Ja tev ir, zini kā, ja tev ir zināms viens čalis policijā, un viņš tā kā saka Brīvības ielā 43, mazajā ielējā, blakus Nārsam vai pēc Nārsam. Notiek tā rādios saruna.
Aiznērusen, ok. Notiek kautiņš, tev viņš ir jāaptur. Tas liekas, ok. Bet tas viss kopumā liekas, ja tu domājies, ka tev ir savs supervaroņu tērps, tev ir maska kaut kāda. Tev ir jātiek no A punkta līdz B punktam. Tu padomā pat Rīgā 2 punktus, kur tu vari tikt tā, ka cilvēki tev neredz. Tu īstenībā nevari, ja tu Rīgā mēģinātu tagad būt kaut kā, kas, es nezinu, kurš ir lielais Kristaps, un tu ej cīnīties ar kaut ko. Zini, cik apkaunojoši būtu? Piemēram, meiteni, ja tu izdomātu, es būšu tīģeru meiteni, zini, viņi cīnās ar to, kad čalis laiž pa kreisi. Vai es nezinu, ko viņi cīnās. Ar kaut kādiem nagu saloniem, kuri prasa lielu naudu, bet liek slikti nagus. Un viņi iet cīnīties pret tādiem naktī. Zini, pūš kaut ko virs. Vienalga, zini, cik apkaunojoši, ka tev uzrauj tavā supervaroņu tērpā, un tev tāds, ko tu gaidu noziegums. Tas, ko es gaidu noziegums. Tev sāk nākt miegs ap 2. Zini, ja tev katru rīt jāceļās 7 uz darbu, un tev ap 2 jau nenormāli nāk miegs. Tu vienkārši parubies. Tu nevari braukt ar taksi, jo droši vien taksistam būs tāds, what the fuck? Tu nevari braukt sabiedrisko ar riteni, ar savu mašīnu tu arī vari. Ar savu mašīnu tu vari, bet tas arī, zina, apkaunojuši, kad, iedomājieties, es no savu Volvo izlacu ārā piespielētā tērpā. Lūdzu, pametiet šo vietu, šeit nevar lietot alkoholu ārā publiskā vietā, kā arī jūs neesat pilngadīgi. Un es izvalku savu pīpargāzi. Es uzpūtu sev nejauši acīs. Es nevarētu. Man ir tādā ziņā cieņa viņiem. Bet tas ir, zin, tā ir tā interesantā, ka cilvēki runā par... Tas tā kā, zin kā, es to respektēju tikpat daudz, kā ja čālis, piemēram, 9. klasē paziņot saviem klasbiedriem, es eju dejot baletu. Saprot, ko domā? Tas nav viegli. Tu dabūsi dzirdēt. Homofobiju. Tu dabūsi tik daudz lietas dzirdēt par to, ka tu esi izvēlējies baletu. Tas ir gandrīz tāpat, kā iecīnīties ar noziegumiem. Es nezinu, kāpēc. Es zinu gan, kāpēc es apsāstu tādām lietām. Es noskatījos Kikēs un vēl visu kaut ko. Un es tagad īstenībā biju, zinu, kur es biju uz Kinīti. Un es biju uz to filmu Novočoku. Nē, Novočoks bija tā kaut kāda baigi trakā gāze, kas ietekmē nervu sistēmu, ne cik es atceros no viena Mission Impossible. Nē, bet bija Novakīns filma. Es ļoti ieteiktu aiziet, ļoti. Viņi ir tāda tā kā melna action komēdija. Viņi nav pat īsti tā kā rītīgi grēcīgi, bet viņi ir ļoti laba. Man liekas, viņi redzēja Kinītī, tāpēc tev filmas liekas labāks. Bet es silti ieteiktu aiziet. Ja tev patīk action filmas, kur ir gaļa un, nezinu, vārdarbība, ir arī mīlestās, tu vari nākt sievieti. Burtiski mēs Kinītī bijām 6 cilvēki, un jebšu 3 pārīši. Un es biju uz kurienes biju? Es biju uz Apollo kino. Apollo? Jā, uz Apollo kino. Un kas tā pa... Atcerieties, kādreiz bija modē tie video, kad kaut kas teica, man lūdzu kolu, labi, un tev atnes Pepsi, un es to nesapratu. Es nezinu, kas ir, vai kola maksā tik dārgāk? Zini kā, Pepsi maks, es sapratu, pēc kā viņš garšo pēc 0 kolas. Pepsis garšo pēc 0 kolas. Es nezinu, kas ir, bet negaršīgi. Tāpat kā tā Miranda nav kā Fanta. Es nezinu, zini kā vienkārši, es nemāku to, ir sajūta, ka tu esi kaut kādā tofu pasākumā, kur nekas nav līdz galam, zini? Kad viss ir kaut kas tā kā aizstāt, es nevaru. Tā kā tu esi kaut kādā tofu pasaulē, burtiski. Un es biju tik nikns to vietu. 4 eiro pa popcornu, kas bija tik daudz popcornu, cik tu vari iebērt kabatā. Ja es tik vecs palieku, tas ir pizģēts. Es biju, labi, neko izlaidīsim. Zini, kas vēl bija, kas ir, kur latviešu tulkojumu es ienīstu no visas sirds. Tas bija tajā tur iet tie traileri filmām. Un es nezinu, kādreiz, man liekas, bija kaut kāda, nebija 5 trailerus filmu, 6 varbūt. Tagad tu sēdi Kinīti un burtiski tā kā tajā vienā skečā, kur tu tā kā, filmai būtu jāsākās 9:15. 9:25 vēl joprojām. Un tad, zini, katru reizi, kā izmetās tas, kas ir Lion Gate vai vēl, tev tāds ir.
Un nav. Nu, tur bija trailers tai jaunai Statham filmai. I'm just a working man. Vai vienalga, zinat? Stathams visās filmās ir burtiski viens tas pats čals. Man stil patīk, man vienalga. Bet filma saucās Working Man. Un es nezinu, kurš tas latviešu kretīnu institūts, kurš atbild par tulkojumiem. Zin, kā pārtulkoja par darba rūķis. Jā, darba rūķis. Jā, es gribu, lai tev iesēžās iekšā. Tātad tu esi Stathams, kas strādā celtniecībā, zini, tu tā kā, jā, es kādreiz dienēju, bet tagad es vienkārši ceļu mājas, un zini, es jau neko tādu nedarīšu. Un tad viņš redz tajā trailerī, tas bija tajā būvlaukumā, kaut kāds šals, kaut kam saka, atdod naudu, viņš es samaksāšu nākamnedēļ, piedod, man nav, neceļās māja tik ātri, zini, kaut ko. Un tad viņi sāk sīst un Stathams, hey, I'm the working man. Un, zini, iedod visiem pa galvu. Un zini, kā, tā ir tā filma, kā iedomājies vienkārši no viņas skatu punktu. Zini, tu esi filmējies atkal jau kurā tur 70. savā copy-paste action filmā. Un tad viņu kaut kādā Latvijā nosauc par tā kā par darba rūķi. Kā ir angliski rūķis? Dvorf? Gnome? Jā. Čakls rūķis. Nē, kā varētu būt darbs? Job? Jobī? Gnome? Vai vēl? Nē, tas stulbs skan. Job. Es pat nezinu. Kā ir angliski čakls? Bet, kad viņš tika apkaunojošs tulkojums. Working Gnome. Tas nav kaut kāds, zini, spin-offs Sniegbaltītēm 7 rūķīšiem. Kāpēc? Kurš to izdomā? Vai tās literatūras skolotājs, kurš vienkārši sēž tajā zālē, kur viņas pieņem tos tulkojumus un ir lepnas? Vai Amerikā to arī? Man liekas, Amerikā working man ir tā kā, ka tu zini basic čalis, vienkārši ko darīja, strādāja. Working man, zini, neko, es vienkārši strādāju. Atnāk mājās sievu, zini. Mēģina iedzert 2 pa dienu, viņa kliedz tev virsū, zini. Vienkārši parasts čals. Tas būtu labāks nosaukums, parasts čals ar darbu. Nekā darba rūķis. Ko es te ņēmos viens pats? Bet, nu jā. Labi, ātri izstāstīšu. Karoči, es nezinu, kā. Vai tas būtu lielāks stāsts vai mazāks? Es pat neatceros. Bet es kaut ko skatījos. Sīkais gribēja jaunu Lego. Mēs sīko esam sākuši, zin, ko darīt, to pašu, ko dara sievietes. Ir tik daudz tagad tie drēbju veikala aplikācijas, ka viņas vienkārši iet, zin, cauri un meklē visu kaut ko. Un tagad es esmu atklājis, ka ir tāds pats Lego. Mēs sīko vienkārši skatāmies, kādi ir jaunie Lego telefonā un amatīvi. Viņš es gribētu šito un tāds. Jā, es arī gribētu šito. Varētu tādas sacensības taisīt. Ap divi rītīgi priecīgi. Nu, taču, un tad viņš manīm runā. Viņam nav naudas koncepts. Zinu. Viņš teica, ka nav vēl baigi vēlas. Mēs varētu aizbraukt uz veikalu un tu varētu man nopirkt šito Lego kartu komplektu. Un man tāds, nē, nav nauda, bet mēs to varam darbu atrast. Mēs sēdējām CVLV un es meklēju, kur darbu viņš varētu darīt. Viņam 3 gadi, es viņam prasīju. Tur, piemēram, bija būvdarba vadītājs. Es viņam prasīju, vai tu vari izsekot līdzi. Nē, vai tu vari pateikt, kuram ir ķiver un kuram nav? Viņš jā, man tāds, ja godīgi, tas ir viens no punktiem, zin, darba drošība. Mēs gājām cauri, mēs rītīgi rēcām. Un viņš teica, vēl negribu iet uz darbu. Man tāds, ok, labi, tad būs jāpagaida līdz Lego kartingiem. Bet es aizgāju atkal kaut kur pakrē. Jā, un tad mēs sēdējām tajā CVLV un es atcerējos. Covid laikā es aizgāju strādāt uz Cube aģentūru, kur es gribēju tikt iekšā. Man likās ļoti, viņš ir vēl joprojām, man liekas, tā kā, es tur neesmu strādājis, bet īsumā, kamēr es ļoti labs uzņēmums, kurā strādāt. Zin kā, no tām visām pieredzēm, kur es esmu strādājis, burtiski ir 2 labas. LMT, kur viss ir tā kā tik punktuāli un viss ir tā kā jābūt. Zin? Nav nekādi jautājumi. Kā lai lavierēt ir daudz grūtāk, zin? Ja man tagad tur būtu jāstrādā, man to komiķa grafiku būtu auza. Bet, kad es tur strādāju, tur viss ļoti labi īsumā. Un Cubā bija tas pats. Zin kā, programmēšanā gan ir vieglāk sarunāt lietas. Zin, kā es varu šodien aiziet 3 stundas ātrāk, un tad es 3 stundas naktī nostrādāšu. Jā, man vienalga galvenais, lai viss ir izdarīts. Un es atcerējos, es mācījos priekš Cuba
šis būs nūģīgi nedaudz. Bet es mācījos PHP programmēšanas valodu, kas ir, nezinu, kā lai viņi nosauc, server-side varbūt programmēšanas valoda. Un Laravel, kas ir frameworks. Nav svarīgi. Zini, kas ir, paliksim pie tā, kad es mācījos PHP. Vienkārši iegaumē viena lieta. Bet man bija viens kolēģis no iepriekšējā darba, kur viņš tāds, Klaus, zini, kas ir, davai es tev palīdzēšu. Un manā uzņēmumā arī meklēju programmētājs, tev jāiemācās valodu Rust. Un es tāds davai. Un galvā ar savu programmēšanas pieredzi man tāds, es fiziski nevaru apgūt 2 valodas īsā laika periodā, lai es varētu pretendēt uz īstu darbu. Un es nolēmu rītīgi mācīties to priekš Cube, to PHP. Tur es arī dabūju darbu. Un uz Rust es aizgāju pilnībā bez zināšanām. Jūs zinat visas tās memes, kur cilvēki melo pa savu darba pieredzi? Es izrādās to arī esmu izdarījis. Es biju aizmirsis, ka manā darba vēsturē ir viena darba intervijā, kurā es sēdēju. Un viņi tur no sākuma prasa izstāst par savu pieredzi, es izstāstīju un tā tālāk, un tur viss forši. Un viņi tā, zini kā, mēs šito sarunājām kaut kur nedēļu atpakaļ. Es zinu, ka tu teici, ka tu neesi apgūst to Rust un tā tālāk, bet varbūt tagad tu esi kaut ko apgūst. Jā, es skatījos. Es skatījos Rastu stundu, es neko nezināju. Un tas čalis man uzdod jautājums. Un zini, kas ir instant programmēšanā? Tu nevari melot. Zini, tā ir tā kā ļoti specifiskas lietas, kurās tu nevari melot. Tas tā kā, iedomājies vai tu zini kaut ko no mūzikas? Varbūt kāds zina, bet iedomājies, ka nē. Un tev uzprasa, do mažor 3 skans, un tev tāds... Vēl ir kaut kādi jautājumi. Zini, tu vienkārši neko burti, un tas čālis tik ātri saprat, ka es esmu melojis, un viņš burtis tā kā, tu kaut ko mācījies, un es tāds, jā, es kaut ko mācījos, es vienkārši esmu satraucies, un neko to kaunu tu nevari iedomāties, ka tevi uzrauj. Es vienkārši, tu esi bijis randiņā, un kaut ko samelojis meitni, un tad tevi uzrauj, labi, es neesmu izdarījis, bet varbūt to es. Vienalga, ka tevi pieķer melos kā pieauguši cilvēki un tādos muļķīgos melos, zini. Jo vienīgais, man liekas, ka pieaugušie tā rītīgi pa īsta melo ir, ka viņi kavē darbu vai nav kaut ko izdarījuši. Zini, kāpēc nokavēja darbu? Tur sīkais slīms, mašīna nelec. Īstenībā tu vienkārši nebija uzlicis modinātāju, un tu līdz 4 rītā spēlē Red Dead Redemption. Iespējams dzēri viens pats, zini. Viss kaut kas notiek. Un kā es atceros. Es atceros tās sajūtas, ka tev tā kā ne uz vienu jautājumu nebija atbildi. Ne uz vienu. Un es atceros, tas čals tāds, jā, paldies. Un viņi bija tik priecīgi. Tā kā, jo tas čals bija labs vārds pa manīm sastāstījis. Man arī bija jau kaut kas stand-upā. Kaut kas minimāli man bija jau sācies stand-upā. Un es vienkārši neko nezinu. Tikai mēli. Es pat nemeloju. Es nezinu, cik tas bija smieklīgi, bet nekad neēdu uz interviju, ja jūs neko nezināt. Zini, kaut kādas intervijas, kur tu esi kaut kāds mājas vadītājs, tur var iet un melot. Kā motivēt darbinieks? Ja man uzsīt, kā tu motivētu darbinieks? Es sāktu negatīvo. Ja, piemēram, problēma ir, kāpēc kāds cilvēks kavē. Varbūt tu gribētu... Kas ir tā problēma, kāpēc kavē? Varbūt tu gribētu sākt vēlāk un palikt ilgāk, zini? Kompromiss, zini? Tu varētu sēdēt un melot, bet kad programmēšana kaut kas tieši, kur tev kaut ko uzprasa un tev ir jāzina atbildi. Vai... Es nezinu. Es tagad domāju, kad man beigsies viss šitā kaut kāda stand-up karjera un man būs atkal Zini kā? Gan jau kaut kāda. Un tad man būs kaut kāda 50 gadu un jāatgriežās programmēšanā. Vecs un melot. Droši vien es sākšu valdību vainot kādā brīdī, ka es darbu nevarēšu dabūt. Būs jautri. Bet nekas, tāpēc paldies, ka klausies. Klau, neaizmirst. Ir laiks atsākt dejdrinkot, un ja tu ej uz darba interviju gatavojies, tas toči, Klau. Tas nav padoms kā tāds, bet vienkārši tu negribi izjust kaunu, kur izjūties. Pašu dienu, Jānis.